Žaneta Ozoliņa, politoloģija un Latvijas Universitātes profesora mums ir pievienojusies. Labrīt! Labrīt! Protams, NATO samits un tā rezultāti ir mūsu dienas kārtībā. Visur daudz ekspertu to komentē. Jūsu komentārs, cik vēsturisks tas lēmums un ko mēs varam tālāk gaidīt? Par kur lēmumu ir runa, protams. Par sabiedroto spēku izvietošanu Baltijā un Polijā. Kanādieši būs pie mums, Bermankungs teica. Nē, es nevelti arī reaģēju uz šo vēsturisko lēmumu, jo tādēļ, ja paskatās uz samita gala dokumentu, tad ir ļoti daudz būtisku lēmumu. Un tas, kas attiec uz mums, uz šo kaujas vienību izvietošanu Latvijā, tas ir tikai viens no. Bet, protams, ka no Latvijas skatu punktu raugoties, tas noteikti ir ļoti nozīmīgs lēmums, jo tādēļ, ka 5. paragrāfs, kā mēs redzam, ir nevis tikai uz papīra, bet viņš arī darbojās. Bet tas, protams, nozīmē arī diezgan daudz mājas darbu, diezgan daudz centīgu darbu arī šeit uz vietas, lai sagatavotos šo kaujas vienību uzņemšanai. Nu jā, Bermankungs pats stāstīja, ka viss vēl ir priekšā, infrastruktūra, finansējums un tā tālāk un tā tālāk. Jūs varat šobrīd jau prognozēt, kāda varētu būt, Mihails Gorbačovs pat ir izteicies, ka tas ir nepieļaujami, tā ir augstā kara pārvēršana, karstā karā un tā tālāk. Krievijas reakcija kāda varētu būt? Pat ne militāra, propagandas ziņā. Es domāju, ka šajā gadījumā Krievijas reakcija diezgan viegli prognozēt, jo tādēļ, neatkarīgi no tā, ko NATO dara, tas vienmēr tiek kritizēts. Es pieņemu, ka iespējams Kremlī varētu sagaidīt pozitīvu reakciju tikai 2 gadījumos. Tādā gadījumā, ja NATO pasludinātu, ka viņš beidz savu darbību, vai otrs, ka Krievija tiek uzņemta NATO kā pilntiesīga dalība valsts ar veto tiesībām NATO lēmumos. Bet vispārējais, neatkarīgi no tā, ko darīt NATO, vienmēr būs jāsaskarās ar kritiku no Krievijas puses. Bet vai šie NATO lēmumi, vai tie varētu vēl vairāk sāsināt Krievijas rīcību? Nezinu, vēl biežāk pie mūsu robežām būs Krievijas lidmašīnas vai armijas kuģi? Man ir grūti, protams, prognozēt biežumu, bet to, ka provokācijas no Krievijas puses būs, spēka demonstrācija būs, tas ir skaidrs. Protams, ka ir jāsagaida vēl trešdiena, jo trešdien tātad notiks NATO un Krievijas sarunas. Manuprāt, ikviena NATO dalība valsts ir ieinteresēta, lai būtu dialogs, lai dialogu gaitā būtu iespējams tiešām mazināt to spriedzi, kas ir izveidojusies pēdējo 2,5 gadu laikā. Taču spriedzes mazināšana nav atkarīga tikai un vienīgi no NATO lēmumiem. Tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no Krievijas pašas interesēm un tas, kā viņi redz sevi šajā ļoti nestabilajā starptautiskajā drošības situācijā. Jūsuprāt, vai šajās Krievijas un NATO sarunās, vai tur ir sagaidām arī kādi patiešām rezultāti? Jo iepriekšējā tikšanās bijusi diezgan bez rezultātiem. Es nedomāju, ka mēs varētu gaidīt kaut kādus milzīgus izrāvienus un milzīgus kaut kādus vēsturiskus lēmumus. Taču ikviena šāda tikšanās, pat tādā gadījumā, ja viņi nerezultējās ar kaut kādu ļoti būtisku lēmumu, viņi tomēr ir soli šī dialoga atjaunošanā. Un bez šādām sarunām mēs jau faktiski vispār nevaram sagaidīt nekādu izrāvienu. Ja? Tā kā patiesībā tas būs viens no tādiem ļoti būtiskiem soļiem, kas iespējams ilgākā laika periodā tomēr šo dialogu atjaunos. Es nerunāju nekādā gadījumā par kādu ļoti draudzīgu vai savstarpēji mīlošu attiecību atsākšanu, bet sarunām ir starp abām pusēm jābūt. Kanādas premjera Justin Trudeau bieži vien pasaulē salīdzina ar Putinu. Tāds mačo tēls, viņš visu var, viņš ir visu varošs un tāds ļoti patīkams tēls daudziem pasaulē. Vai tas, ka Kanāda šobrīd ārpolitiski sāk darboties ļoti aktīvi arī šajā reģionē, vai tam būs kāda īpaša nozīme? Es nedomāju, ka Kanādai darbošanās Latvijā būs kāda tāda īpaša pievienotā vērtība, tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies vēsturiski, kanādieši vispār ir ļoti aktīvi dažādās starptautiskās operācijās un starptautiskās misijās. Ja, piemēram, tiek vērtēti dažādu bruņoto vienību darbības pasaulē, tad, lai cik tas nebūtu dīvaini, ir 2 valstis, kuras ļoti augsts tiek vērtēts. Un tā ir Kanāda, kas it kā nebūtu pārsteidzoši, jo viņi NATO dalība valsts, bet, piemēram, arī Zviedrijas spējas tiek ļoti augsti vērtētas. Ja? Tā kā es domāju, ka šajā gadījumā Kanādai būs tik tiešām iespēja vēlreiz apliecināt savu varēšanu, savu profesionalitāti. Un es domāju, ka Latvijai tas ir ļoti svarīgi, ka šeit ir tieši Kanādas klātbūtne, jo tādēļ, ka Kanāda nenoliedzami ir viena no pasaules lielākām valstīm, ļoti kompetenta, NATO ļoti uzticama partnere, un faktiski Kanādai varbūt arī šajā starptautiskajā sabiedrībā ir tāds labāks tēls nekā kādai citai valstī. Starp citu, vai NATO spēku klātbūtnes palielināšana Latvijā, vai tas varētu aktivizēt arī Krievijas ietekmes aģentu darbības šeit pat Latvijā?
neatkarīgi no tā, vai šeit tiek izvietot NATO spēku vai nē. Šī interese, protams, ka ir un viņi būs, jo mēs esam kaimiņu valsts, tālu nav jābrauc, tepat uz vietas, jā, ļoti daudz ko var uzzināt un iegūt. Tā kā jā, viņa ir un viņa būs, bet es nedomāju, ka par to mums vajadzētu īpaši uztraukties, lai spēcdienesti dara savus darbus un mēs darīsim savus darbus. Vai šeit paši mājās ir sagaidāms arī varbūt kādas provokācijas, jau kāda piketa arī? Viens pikets ir bijis. Jā, viens ir noticis starp citu. Protams, ka mēs piketus iespējams arī nākotnē sagaidīsim, bet es domāju, ka tie būs vairāk tādi viena varoņa šovi, bet nevis kādi nozīmīgi kaut kādu politisko uzstādījumu demonstrējumi, jo tādēļ, ka Latvijā uzticība NATO ir ļoti augsta. NATO joprojām ir pat populārāka organizācija nekā Eiropas Savienība, un es domāju, ka arī faktiski jau šo pēdējo 2 gadu laikā, kad mēs regulāri sastopamies ar dažādām NATO mācībām, jau Amerikas karavīri šeit uz vietas ir ilgstošu laiku, nav bijis nekādu būtisku incidentu, kur sabiedrība varētu satraukties. Ja? Kaut kāda atsevišķa cilvēciska gadījumi ir, bet ikvienam var paklapt kāja, bet mēs nevaram runāt par kaut kādiem masveida nekārtībām. Jūs minējāt Eiropas Savienību, kas nav tik populāra, un pēc Brexit, vai jūs prognozējat, kādām būtu jābūt tām izmaiņām pārvaldības mehānismā Eiropas Savienībā? Vai tāds būs? Junkera atlaišana, neatlaišana, par ko daudz runā? Redzat, es domāju, ka šobrīd ir jāiet uz pauzi, jo tādēļ, ka emocijas ir situšas ļoti augstu vilni. Es šaubos, ka tik vienkārši Junkers ņems un atkāpsies, jo ne jau Junkers ierosināja Brexit. Ja? Tā kā drīzāk tas ir jautājums par to, kā kopīgiem spēkiem Eiropas politiskie līderi no šīs krīzes situācijas ies ārā. Bet vēl viena lieta, ko man gribējās pieminēt NATO samita sakarā, ka faktiski NATO samita ietveros notika ļoti daudzas būtiskas tikšanās un tiešām tādas vēsturiskas, apjomīgas un politiski uzlādētas. Un ir parakstīts Eiropas Savienības un NATO kopīgais komunikē par sadarbību aizsardzības jomā, kas faktiski priekš Eiropas Savienības ir tāds diezgan nozīmīgs un jauns solis, jo viņš nav tikai kā politiski apliecinošs, bet viņš iekļauj jau arī konkrētus soļus, gan hibrīda draudu apkarošanā, kiberdrošībā, jūras drošībā un daudzos citos jautājumos. Tā kā faktiski Eiropas Savienība arī arvien pietuvinās NATO, lai domātu par Eiropas drošību nākotnē. Vai Zviedrijas un Somijas tālākā nākotne var būt ciešāk saistīta ar NATO? Jā, noteikti. Un šis process jau ir sācies apmēram gadu atpakaļ. Un velti arī šajā NATO noslēguma dokumentā ir slavētas gan Somijas, gan Zviedrijas pēdējo gadu aktivitātes stiprinot drošību gan pašmājās, gan arī Baltijas jūras reģionā. Un faktiski arī NATO diezgan daudz diskutēja šajā samitā gan par notikumiem Melnās jūras ietveros, gan arī par drošību Baltijas jūras reģionā. Tā kā faktiski Somija un Zviedrija ļoti daudz dara savus mājas darbus. Nesen Zviedrijas parlaments pieņēma kā reiz likumu par uzņemošās valsts saistībām. Tā kā, lai arī šīs abas valstis formāli nav NATO dalība valsts, bet viņas ir sakārtojušas ļoti daudz gan tiesiskos, gan militāros jautājumus, tā, lai varētu ļoti aktīvi sadarboties ar NATO visdažādākos formātos. Starp citu, vēl runājot par Eiropas Savienību, izskanēs arī, ka iespējams jau diezgan tuvā nākotnē tomēr varētu mainīties Eiropas Savienības un Krievijas attiecības, ņemot vērā Brexit balsojumu, jo Lielbritānija ir bijusi viena no tām, kas visstingrāk iestājas pret Krieviju. Kā jūs paredzat, vai šeit sagaidāms būtiskas izmaiņas? Redzat, es nedomāju, ka tās izmaiņas, kas varētu veidoties starp Eiropas Savienību un Krieviju, ir tieši atkarīgs no Brexit. Jo tādēļ, ka Lielbritānijai ar Krieviju ir ļoti specifisks un nebūtu ne tās draudzīgākās attiecības, tādēļ šeit nevarētu cerēt, ka vienas dienas laikā Lielbritānija kļūs par Krievijas lielo draugu. Nākotnē mēs noteikti varam prognozēt to, ka pieaugs to valstu spiediens, kuras ir ieinteresētas dialoga atjaunošanā, taču ir grūti arī uzlabot attiecības ar Krieviju un Eiropas Savienību, ja Krievija pat no savas puses tā vietā, lai varbūt spertu kādu soli pretīm, pati pieņem savas pretsankcijas līdz 17. gada beigām. Ja? Tātad faktiski nedodot arī pietiekami daudz telpas dažādām manevrēšanai Eiropas Savienības ietveros. Tā kā, jā, attiecību uzlabošanu mēs varam gaidīt, bet ne tūlītēju un ne tādu drastisku. Jūs minējāt Eiropas Savienības nākotni, kur Eiropas Savienības līderiem būtu jāatrod ceļš, kā iziet no krīzes. Mēs redzam, ka uzvar spēcīgi līderi populisti, tie, kas saka, ka jāsagroja Eiropas Savienību. Ko var likt pretī Eiropas Savienību?
Eiropas Savienība, es domāju, var likt pretī pietiekami daudz, un es domāju, ka, ja cilvēki uzdod jautājumu, kā vajadzētu domāt un kādā virzienā varbūt savus prātus investēt, es domāju, ir vērts noskatīties Gija Verhofstadta uzstāšanos Eiropas parlamentā, kur viņš ļoti īsā, bet ļoti kaismīgā runā saliek visus punktus uz i, ka ir jābeidz diskutēt par cigarešu garumu un skaitu paciņās, bet ir jārunā par tiem jautājumiem, kas ir tik tiešām būtiski iedzīvotājiem un tuvināt Eiropas Savienību cilvēka, tai ikdienas dzīvē. Ja? Un no tādas salīdzinoši noslēgtas un birokrātiskas struktūras tomēr ir jāpavērs vaļā un ir jānāk pretīm sarunai ar sabiedrību. Un tad iespējams, ja notiks šī aktīvāka saruna ar sabiedrību, tad populistiem vienkārši vietas kļūs mazāk šajā Vai diskusijā. Eiropas Savienība ir gatava to darīt? Es domāju, ka šobrīd viņi nav to gatavi darīt, jo tādēļ, ka tas birokrātiskais mehānisms un viss tā institucionālā atmiņa ir tik ārkārtīgi liela, ka viņi vienkārši kavē šo pārmaiņu ienākšanu. Bet es domāju, ka no vienas puses tam Brexitam ir arī tāda pozitīva pievienotā vērtība. Ja? Jo vienkārši pa vecam vairs nevar. Taču ir tomēr jādomā par kaut kādām jaunām formām un jaunām pieejām. Jautājums, kurš to darīs un kurš to domās un kurš ir spējīgs to? Nē, redziet, nav jau tā, ka... Saprotiet, var uzstāties Eiroparlamentā ar spilgtu uzrunu. Jā, bet redziet, ir tomēr vesela virkne tādu varbūt aizmirstu, bet joprojām ļoti spēcīgi politiķi. Tas pats Gijs Verhofstadts, kas, piemēram, diskutējot savulaik par Eiropas konstitūciju, ļoti daudz bija priekšplānā cilvēku, kuram bija ko teikt un diezgan sakarīgi ko teikt. Ja? Piemēram, Tusks šobrīd sāk spēlēt ar vien lielāku lomu Eiropas Savienībā, un viņa līderība ir, jāsaka, krietni vien spēcīgāka nekā Šulca vai Junkera līderība šobrīd. Un izskatās, ka arī Junkers ir pamodies, ja, pēc kaut kādas varbūt ilgstošas pauzes, un pat viņam arī kļūst interesanti. Tā kā es domāju, ka tuvākajā laikā parādīsies tādi politiskie līderi Eiropas Savienībā, kuri gribēs šo nišu ieņemt. Un cerams, ka izdosies. Un sarunas noslēgumā pavisam īsi arī gribam jautāt, arvien tuvāk ASV prezidenta vēlēšanas, Donalds Trumps un Hillary Clinton, tie aptauju rezultāti ir ļoti līdzīgi. Kā jūs prognozējat, kuram ir lielākas iespējas? Man ļoti nepatīk prognozēt, un veselais saprāts diktē, ka vajadzētu uzvarēt Clintonai, bet veselais saprāts arī diktē Brexitā, ja? Konkrēti rezultāti. Ja? Es neizslēdzu arī Trumpa uzvaru, lai arī, cik tas varbūt nevarētu šķist dīvaini. Bet ir jāņem vērā, ka Amerika kā lielvara, mainoties prezidentiem, nemaina savu ārpolitisko virzību. Jo tomēr atkal, es jau pieminēju šo institucionālo atmiņu un institucionālo ietveru, ir tas, kas tomēr ikvienu prezidentu savalda un liek viņam turpināt tās ārpolitiskās un starptautiskās drošības iniciatīvas, kuras ir uzsāktas. Jā, varētu mainīties stils, jā, varētu mainīties retorika, jā, varbūt var parādīties viena vai otra vairāk vai mazāk simpatizējoša valsts prezidentam, bet kopumā es nedomāju, ka mums vajadzētu satraukties, jo tādēļ, ka Latvijas gadījumā, jā, vērtīgāk, labāk var būt un vienkāršāk būt sadarbība ar Hillary Clintonu, kur mūsu valsts pazīst ļoti labi, bet tas nebūtu neizslēdz to, ka, piemēram, valsts departaments pēkšņi aizmirst par to, kur atrodas Latvija.